Sveicināti skatītāji raidījumā Tikšanās vieta Valmieras novads. Šoreiz stāstīsim, ka Vidzemes augstskola kā pirmā augstākās izglītības iestāde Latvijā saņem prestižo Eiropas komisijas izcilības balvu pētniecības cilvēku resursu pārvaldībā. Stāstīsim arī par to, kāds pašvaldības atbalsts ir vēsturiski nozīmīgo ēku atjaunošanā. Turpināsim iepazīt arī preču zīmes radīts Valmieras novadā saņēmējus, šoreiz uzņēmumu Cietais rieksts. Un stāstīsim arī par konkursu Valmieras tortes īpašajai garšai. Vidzemes augstskola ir saņēmusi prestižo Eiropas komisijas izcilības balvu pētniecības cilvēku resursu pārvaldībā. Tas nozīmē, ka šī augstskola spēj nodrošināt patiesi kvalitatīvu pētniecības vidi, kas atbilst augstākajiem Eiropas standartiem. Bet plašāk par šo apbalvojumu un to saņemšanu stāstīsim turpinājumā. Izcilības balvas iegūšana sniedz ieguvumus gan augstskolai, gan tās pētnieku kopienai. Tā stiprina Vidzemes augstskolas nozīmi kā inovāciju virzītājspēkam, pilnveido institucionālo ietvaru nepārtrauktām pārmaiņām un veicina redzamību gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Tāpat tā pavērs iespējas ciešākai sadarbībai ar Eiropas pētniecības tīkliem un līdzīgi domājošām institūcijām visā kontinentā. Pirmkārt, tas nozīmē tādu atklātu, caurredzamu un uz sasniegumiem balstītu personāla atlasi. Tā ir viena lieta. Otra lieta, tas nozīmē, ka mēs uzmanības centrā liekam profesionālo pilnveidi, akadēmiskās karjeras attīstību, pētnieku, labus darba apstākļus pētniekiem un tad šādus jautājumus. Tad mēs uzņemamies saistības un mēs vienlaikus noliekam fokusā visu to, kas ir svarīgs, lai pētnieki varētu attīstīties. Šogad Vidzemes augstskola ir apvienojuši abus institūtus, kas izveidojas spēcīgu pētnieku institūtu. Izveidots arī zinātniskais institūts. Pētniecības virzieni ir sociālās zinātnes, gan informācijas tehnoloģija, inženierzinātņu joma. Esam gan ar misijas programmām, gan ar mūsu tādiem ikdienišķiem projektiem starptautiskā vietējā līmenī, tajās jomās, kas ir vai nu sabiedrības nākotne, vai kur šobrīd ir kaut kāds puls un sāpe, kur mums ir jārada risinājumi. Augstskolā skaidro, ka balva ir saņemta par sasniegumiem zinātniskā darba, mūža izglītības un inovācijas veicināšanas darbību attīstīšanā. Kā viena no zinātniskajām institūcijām Latvijā, Vidzemes augstskola vienmēr ir tiekusies uz ļoti augstiem standartiem un tiekusies uz iekļaušanos Eiropas šajā pētniecības telpā, es pat teiktu tādā globālā pasaules pētniecības telpā, jo zinātne ir starptautiska. Zinātne nevar notikt lokāli un vietēji, un līdz ar to arī pieteikšanās šai Eiropas komisijas balvai un arī tās iegūšana apliecina, ka mēs esam uz pareizā ceļa, ka mēs esam izdarījuši pareizās lietas. Tas, kas noteikti ir jāatzīmē, ka balvas saņemšana ir sākums. Lai saņemtu šādu balvu, nākās smagi strādāt. Vidzemes augstskolā stāsta, ka tas ir bijis darbs vairāk nekā pusotru gadu garumā. Tas varbūt sarežģītākais, ja mēs runājam par grūtībām, bija tieši saskaņot visas tās savstarpējās iespējas. Jo ir no vienas puses pētnieki, ir pētnieku vajadzības, un otras puses ir dažādi mūsu iespējamie kā augstskolas resursi. Tad, lai saprastu to pētnieku dažādību, tad pirmām kārtām, piemēram, ir jaunākais zinātniskais personāls, tad cilvēki, kuri vairāk strādā kā zinātniskie asistenti, kuri tikko uzsāk savu karjeru pētniecībā. Tad ir jaunie pētnieki, kas ir tikko aizstāvējuši, ieguvuši doktora grādu, viņi uzsāk tādu savu patstāvīgu darbošanos kā pētnieki. Senāk Vidzemes augstskola saņem atzinību arī nacionālā mērogā. Taču tagad saņemtā jau starptautiskā atzinība liecina, ka augstskola turpina attīstīties. Ja pirms 6 gadiem mēs saņemam vērtējumu, ka mēs esam ļoti nozīmīgs un būtisks nacionāls spēlētājs, tad šobrīd tiešām mēs varam ar pilnīgi pamatoti sacīt, ka mēs esam ievērojami un mēs tiešām esam ļoti daudz sasnieguši starptautiski. Kas to parāda? To parāda tātad mūsu augsta līmeņa publikāciju skaits dažādos tiešām ļoti tādos kvalitatīvos augsta līmeņa akadēmiskos žurnālos pasaulē. Tās ir publikācijas kopā ar starptautiskajiem pētniekiem. Tie ir piesaistītie starptautiskie zinātniskie projekti. Pēc izcilības balvas pētniecības cilvēku resursu pārvaldību iegūšanas nākamie soļi ir stiprināt profesionālo pilnveidi, ieviešot apmācību programmas personālam, paplašināt piekļuvu mācību resursiem un veicināt starptautisko mobilitāti, kā arī uzlabot akadēmisko un pētniecības vidi.
Lai atbalstītu uzņēmējus, kuri ar savu darbību veicina vēsturiski nozīmīgo ēku saglabāšanu, tās atjaunojot un uzturot šo vēsturisko vidi, Valmieras novada pašvaldība ir radusi iespēju piedalīties projektu konkursā, kur dažādās kategorijās ir iespējams gūt finansējumu. Bet plašāk par šo iespēju skatieties jau turpinājumā. Zem šī noslēpumainā jumta Naukšēnos Muižas laikos bija ledus pagrabs, kas tagad iegūst savu jauno dzīvi. Rekšudēs, te viss tas mūrs arī jau bija auguši, jau viss tās zāles iekšā, un viss tās malas jau bija pa lielam jau nobrukušas. Nu ko, iesim skatīties, ko esam paveikuši. Naukšēnu vīna darītavas saimnieks Jānis Baunis bija viens no uzņēmējiem, kurš startēja projektu konkursā par atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai publiski pieejamos vēsturiski nozīmīgos objektos un ieguva atbalstu 10 000 eiro apjomā. Reku, viss tā maliņa arī, viss tiek atjaunota, viss tiek noņemts, katrs ieģels ir pārmūrēts. Viss šitās te plaisas, šitam visur bija plaisas jau. Tās arī viss ir pagājušā gadā viss atjaunots. Ledus pagrabs pēc atjaunošanas apmeklētājiem pirmo reizi durvis vēra šoruden Naukšēnu brūžu svētkos un izrādījās, ka tas bija pārsteigums pat daudziem naukšēniešiem. Ledus pagrabam veikt arī iekšpuses remonta darbi un atjaunošana, kam lieti noderēja konkursā iegūtais finansiālais atbalsts. Jau drīzumā te būs ražošana un durvis tiks vērts arī apmeklētājiem. Un priekš mums kā uzņēmējiem ir, man liekas, tas projekts, kur piedalījāmies, ir ļoti tāds, būtisks, kas deva tādu arī stimulu piedalīties un līdz ar to attīstīt tālāk savu uzņēmējdarbību tieši šajās telpās. Pagaidām mēs šeit redzam tukšas telpas, kas ļoti tuvā nākotnē, es domāju, ka līdz nākamajam gadam būs piepildītas ar dažādām lietām, piemēram, ar tādiem vīnu steķiem, kur tiks raudzēti vīni ar otrreizējo raudzēšanu. Otrs, kad vēl tiks ozolkoku mucas saliktas, kur būs vēl taps dzērieni, kas arī būs iespējams pēc tam gan būtībā viņi tiks ražoti, un arī būs cilvēkiem iespēja nākt šajien ekskursijās. Atbalstu konkursā ieguva arī Maslacas āža kroga ēkas tehniskā apsekošana un stāļa daļas būvprojekta izstrāde, kā arī ēka Burtnieku Muižas kompleksā iekonservēšanas darbiem. Šī ēka ir pēc vismaz datiem Muižas kompleksā ietilpstoši. Viņa gan ir diezgan nosta, bet viņa ir atnīca bijusi pēc visiem datiem. Man liekas, ka viņa ļoti sajiet kopā ar to ezeru, un tas tā mūris iedod tādu mieru, un tā, es nācu garām, un viņa pamanīja, ka viņa bija tāda uz pusbrukšanas robežas. Man likās, nevar tādu vietu aizlaist postā, un man gribētos, ka cilvēkiem tas komplekts, ka tu vari tur tajā vecajā būt iekšā, un tas vecais, man liekas, ka dod bišķi tādu dvēseli, un atkal tādu jaunu kaut ko salikt kopā, un to nomierinošo, tāds baigais dzinuls ir kaut ko te tomēr neaizlaist postā un izveidot. Lai ēku neietu tālāk postā, tad lieta noderēja konkursā iegūtais atbalsts. Mums vajadzēja bišķiņu saglābt to brukšanu kopā, jo tur bija iepriekš nebija principā nekādas apmals, bija vecs varbūt tāds karkas un tas ūdens un lietus. Viņu visu laiku vēži brucināja un pilnē tie akmeņi tur krīt. Un tad pagaidām līdz tam brīdim, kamēr mēs tagad nākošo posmu, mums vajadzēja vienkārši apturēt to, un tad pašvaldība ļoti pateicīgs tam, jo tas ir tāds varbūt pat, ko viņš pat uz nākotni nedod tev ļoti lielu pienesumu, jo nebūvē vēl neko klāt, vienkārši aptur. Un tas, ka pašvaldība varēja iesaistīties ar projektu šajā, man liekas, tas ļoti palīdz vismaz iesākt. Lai arī šīs ēkas atjaunošana prasīs lielus ieguldījumus, tās īpašnieks tomēr jau saredz tās nākotni gan saistībā ar turismu, gan izglītību. Man pašam ir tad aizrautība uz izglītību un uz jauniešu īpaši izglītību, un tad es varbūt tā nākotnē, protams, ka jautājums, cik to ļaus resursi un tā, bet es gribētu kaut kad izveidot tādu, varbūt atvest jauniešu šeit tādu Vidzemes centru, kur varbūt jaunieši var retrītu veidā, kā tagad moderni teikt, pamācīties zināšanas, izglītību un varbūt tādus sapņus lielākus, jo man liekas to, ko es redzu Rīgā, ka mums tie jaunieši ir talantīgi, un īpaši tādos reģionos, bet viņiem pietrūkst tādi, kāds, kas viņus iedrošina bišķiņ, ka viņi ir spējīgi kaut ko sasniegt. Aizvadītajā gadā šis projektu konkurss noritēja pirmo reizi. Daudzās pašvaldībās ir līdzīgi konkursi, bet tikai bez uzņēmējdarbības akcentēšanas. Tā ir viena no pašvaldības mērķa programmām, kas tā atbild uz diviem izaicinājumiem. Atbalstīt uzņēmējdarbību no vienas puses, bet tāpat laikā
rūpēties par kultūru vēsturisko mantojumu novadā. 2 priekšnosacījumi. Tātad tas tiešām ir vēsturisks nozīmīgs objekts. Viņam nav obligāti jābūt ar šo kultūru vēsturisko statusu, bet viņam jābūt noteikti ar to vērtību, ka tajā konkrētajā pilsētā, ciemā vai vietā viņam ir vai nu kaut kāda pilsētbūvnieciskā vērtība vai cita vēsturiska vērtība. Un otrs priekšnosacījums, ka tur ir konkrēta uzņēmēja darbība vai doma par to, ka tajā tiks attīstīta uzņēmēja darbība un padarīt šis te objekts sabiedrībai pieejams. Maksimālais atbalsts, ko vienam projektam piešķir pašvaldība, ir līdz 10 000 eiro apjomā. Un tā pamatdoma ir, ka pieteikuma iesniedzējs var pretendēt vai uz māksliniecisku arhitektonisko izpēti šim objektam, uz tehnisko izpēti, uz būvprojektu sagatavošanu vai konkrēto būvdarbu veikšanu. Šogad konkurss noritēja 2. reizi, un šobrīd notiek pieteikuma izvērtēšana, tātad drīzumā būs zinām arī rezultāti. Bet tagad dosimies reklāmas pauzē. Raidījuma otrā daļa mazliet radošāka. Mēģināsim saprast, kādi tad ir nosacījumi, lai atrastu to īsto un vienīgo Valmieras tortes garšu. Kā arī ciemosimies pie uzņēmējiem, kuri saņēmuši preču zīmi radīts Valmieras novadā. Šoreiz uzņēmums Cietais rieksts. Kā jau solījām, šajā raidījuma sadaļā viesosimies arī pie preču zīmes radīts Valmieras novadā saņēmējiem. Šoreiz mana kolēģe Elisa Ragauša dosies ciemos pie uzņēmuma Cietais rieksts. Kā viņai tur gāja, lūkosim turpinājumā. Viena no vietām, kur iespējams atrast teju visas ogu šķirnes, ir Valmieras novada Matīši, kur savu mājvietu atradis arī uzņēmums Cietais rieksts. Tas šeit darbojas jau nedaudz vairāk nekā 20 gadus, un sākotnēji viss sākās ar pavisam negaidītu piedāvājumu – apsaimniekot 1 hektāru ar upenēm. Piekritām un veiksmīgi jau 21. gadu darbojamies. Šogad laikā ir gājis visādi. Principā priecājos, ka tikai un vienīgi uz augšu. Jo, kā jau teicu, sākām ar šo 1 hektāru. Lauku un tīrumu ziņā neesam ļoti izauguši. Ir mums šobrīd 2,5 hektāri smilcēkšu un pavisam nedaudz upens, vairāk esam gājuši pārstrādes ceļu. Tātad sadarbojamies ar ļoti daudz audzētājiem, vairāk Vidzemes pusē. Cilvēki ir priecīgi, ka var audzēt ogas, ka ir kur viņas nodot, un mēs tad tālāk viņas pārstrādājam un realizējam. Viņi ir izauguši ne tikai no 1 ogas upens līdz 15 dažādām ogu šķirnēm, bet arī šobrīd pilnībā darbojas kā ģimenes uzņēmums. Jo sāka tēvs, tad pievienojos es, pabeidzot augstskolu, un tad, kad vajadzēja prakses vietas, tad tajā brīdī nezināju, ko darīt, atnācu pie tēva, un šeit pat arī esmu palikusi. Tad kaut kādus gadus nepateikšu, jau vai nebūs 10 apakaļ, kad atvilinājām arī mammu. Un jau savi 4-5 gadi, kad vīrs arī ir atnācis pie mums. Tā kā var teikt 100% ģimenes uzņēmums šobrīd. Un tagad uzņēmums ir kļuvis arī par daļu no preču zīmes radīts Valmieras novadā, kurai pievienojās salīdzinoši nesen, vien šī gada pavasarī. Tiklīdz es par to uzzināju, tad radās vēlme pieteikties. Varbūt ne tamdēļ, lai to izmantot kā reklāmu, bet pašiem sev kā piederību, ka tu esi šim Valmieras novadam, lai mēs arī būtu šai pulciņā. Ja mums uzņēma, tas jau ir pagodinājums. Taču šis solis tika spērts arī saistībā ar uzņēmuma nākotnes attīstības plāniem. Mēs ceram, sakarā ar šo telpu, kur mēs šobrīd atrodamies, mēs viņu nedaudz virzīsim tādā turisma jomā, vairāk iepazīstināt cilvēks ar to, ko var izdarīt ar ogām, kāpēc viņas ir jāpērk, kāpēc viņas ir uzturā jālieto. Un tad mums šī preču zīme noteikti noderēs, lai popularizētu Valmieras novadu, lai parādītu, no kurienes mēs nākam. Plānotais gala rezultāts būs ogu skola, kurā būs paredzēts ekskursijas, izzinošas lekcijas, degustācijas un ēdienu gatavošanas nodarbības. Mēs ceram, ka šīs pārmaiņas būs pavasaris, nākošā vasara. Ļoti, ļoti ceram, kad varēsim jau pirmos ciemiņus uzņemt. Bet kas tad ir bijis līdz šim? Šeit ogas tiek sagatavots un pieejamas visdažādākajos veidos. Principā tas jau pamatprodukts ir saldēta oga. Tā ir atvesta no lauka, no meža, no tīruma. Sasaldēta, smuki attīrīta no visa nevajadzīgā, safasēta smuki kastītais maisiņos. Protams, gadu gaitā jau ir radušies papildus produkti, visādas idejas. Tās ir žāvētas ogas, tās ir žāvētas maltas ogas, marinējam arī gailenes.
žavējam ābolus, bet pamats ir saldētā odziņā. Populārākā starp ogām joprojām ir zemene, lai gan kā atzīst cietā rieksta vadītāji, piemēram, Rīgas iedzīvotājiem tā gan ir upene. Savukārt vismazāk novērtētā oga šobrīd joprojām ir jāņoga. Ir Valmieras salāti, un ar Valmieras novada vietvārdiem saistās daudzu pat leģendāru ēdienu nosaukumu. Bet kāda varētu būt Valmieras torte? Kā tā garšo? Kā tā izskatās? To visu lemts noskaidrot caur konkursu. Kā tas viss notiks, stāstīsim turpinājumā. Kulinārā mantojuma ziņā Valmieras novads var lepoties ar daudziem ēdieniem, kuru nosaukumos ir iekļauti vietvārdi. Mēs zinājām, ka ir tādi Rūjienas salāti, kad ir Valmieras salāti. Un dodoties uz arhīvu, es atradu tiešām arī daudz citus ēdienus ar vietvārdu nosaukumiem. Un sazinoties ar valsts arhīvu un apjautājot citus arhīvus visā Latvijā, konstatējām, ka tiešām Valmieras novads ir īpašs, jo mums ir vairāk kā 20 šo te vietvārdu ēdienu nosaukumu. Un šajā skaitā ir arī sava torte Rūjienai, Rūjas krasts un arī sava mazsalacei, torte salaca. Rūjienā ir brīnišķīga torte ar nosaukumu Rūjas krasts. Un, iepriekš mēs vispār nezinājām par tādu torti, bet iestājoties kulinārā mantojuma tīklā, Guna Ķibera apmeklēja arhīvu un atrada ļoti daudz interesantas receptes. Un vienā tādā lēmumā bija, ka tiek apstiprināta torte Rūjas krasts. Tas ir 1968. gadā. Un mēs jau bijām savākuši vairākus tādus Rūjienas ēdienus, kur ir vietvārdi kā, protams, Rūjienas salāti, Rūjas veltnīši, Rūjienas karšiņi, Rūjas salāti. Un tad uzradās arī torte Rūjas krasts. Un sapratām, ka vajadzētu iedzīvināt šo torti. Un tautskolā dabūjām šo recepti, kuru tātad ir izgudrojis cienījamais Rūjienas konditors Adolfs Trinītis. Un kopā ar mūsu meitenēm toršu cepējām organizējām tautskolā meistarklases un mēģinājām pēc šīm senām receptēm izcept šo torti. Un jāsaka, ka izdevās ļoti labi. Mums ir bijušas jau 2 meistarklases, kur nāk vietējie iedzīvotāji un mācās cept šo torti. Tagad jau Rūjienas torti cep maiznīca Liepkalna, bet torti salaci var nogaršot mazsalacas kafejnīcā Būda. Tagad ir iecer, ka savai tortei jātop arī Valmierai. Ideja par konkursu rosinājusi valmieriete virtuļu un kūku cepēja Santa Āre. Sanākot kopā darba grupā Valmieras kultūras centrā, mums radās ideja nevis vienkārši toršu cepšanas konkursu sarīkot, bet sarīkot konkursu par godu izcept Valmieras torti. Patriotismu mēnesī, tātad uz valsts svētkiem. Šis te ēdiens celts galdā tieši tajā noteiktajā vietā, kur viņš ir radies, veicina tādu vietējo lokālu patriotismu. Un ja pie mums atbrauc ciemiņi, tad ir tik brīnišķīgi pacienāt ar Rūjaskrasta torti vai kā atzīsta Būdas īpašnieki. Viņi saka, ka torte salaca ir pirktākais saldais ēdiens viņu kafejnīcā. Un tas tiešām, es domāju, paceļ tādu cilvēka garu un patriotismu tieši no tās vietas, no kuras viņš nāk. Bet kādi tad ir konkursa noteikumi? Valmieras tortei ir jābūt tādai īpašai. Nevar būt sarežģītai, bet ir jābūt tādai, kurā ir izmantot vietējie produkti, kas aug šeit pat. Nu, piemēram, āboli vai tādi, ko mēs ražojam, tur, piemēram, medus. Tādi produkti, kas tiešām ir. Mums ir daudz krūmelenes, mums ir daudz meža veltes, meža ogas, dārza ogas. Pie mums audzē lopus, teiksim, un ir piens, un ir biespiens, un ir krējums. Un mums ir arī aitu piens, un mums ir kazu piens. Un tā kā, es domāju, ir iespējas izvērsties. Un jābūt ir klāt arī tādam stāstam. Kāpēc
tieši tie produkti un kam par godu vai kāds ir šis tortes stāsts. Jo svarīgs ir ēdiena smarža, garša un izskats, bet ļoti svarīgs ir arī stāsts. Konkursā var piedalīties visi tie mairažotāji, kafejnīcas, maiznīcas, arī mācību iestādes, visas, kuras ir reģistrētas Valmieras novadā un kuriem ir PVD atļauja gatavot tortes. Jo mēs šo konkursu rīkojam ar mērķi, ka šī torte, kura tiks nominēta galvenajā balvā, viņu taču pasūtīs. Un, lai cilvēks varētu šo torti pārdot, viņiem visiem dokumentiem jābūt kārtībā. Konkursu vērtēs žūrija, bet to vērot aicināts arī ik viens, jo būtisks būs arī apmeklētāja vērtējums. Konkursu uzvarētājs varēs noteikt, kāds būs tālākais receptes ceļš. Nolikumā ir pateikts tas, ka šo recepti varēs izmantot vai iegūt visi tie, kuri vienosies ar tortes cepēju. Ja tortes cepējs gribēs šo recepti paturēt noslēpumā un pats gatavot tortes uz pasūtījumiem, tad viņš to darīs. Ja viņš vēlēsies ar kādu tad viņš dalīsies. Jau pavisam drīz 9. novembrī uzzināsim, vai tradicionālajiem Valmieras salātiem pievienosies arī torte, kas nesīs Valmieras vārdu. Esmu pagatavojis Valmieras salātus, un tā kā ar Valmieras nosaukumu ēdieni ir tikai Valmieras salāti, tad es tiešām aicinātu visas Valmieras pilsētas un Valmieras novada iedzīvotājus, kuri vēlas piedalīties konkursā, piedalīties tortes cepšanas konkursā, lai mēs izveidotu torti Valmiera. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Valmieras novada mājaslapā, un tur arī atradīsiet pieteikumu anketu. Raidījuma noslēgumā dažas ziņas īsumā. Sestdien, 11. oktobrī no 10:00 līdz 4:00 Valmierā norisināsies Simjūda tirgus. Tas jau Izsenis Vidzemē ir viens no pēdējiem lielajiem tirgiem pirms ziemas atnākšanas, tāpēc piedāvājums ir plašs un rudenīgi krāsains. Šogad Simjūda tirgū pulcēsies ap 350 tirgotāji, kas būs ieradušies no visas Latvijas. Tirgotājus sastapsiet uz Valmieras centrālās ielas, Rīgas ielas posmā starp Kārļa, Baumaņa ielu un Limbažu ielu, kā arī Vecpuišu parkā. Bet rudens kā tēls, kā smarža, kā gadalaiks ir apdziedāts arī daudzās dziesmās. 11. oktobrī 7:00 Valmieras kultūras centrā ar koncertu programmu Nāk rudens apgleznot Latviju viesosies Latvijā populārākie dziedātāji Ineta Rudzīte, Uģis Roze, Žoržs Siksna, Igo, Andris Daņļienko un Viktors Lapčenoks, kā arī saksofonists Raivo Stašāns. Tas nozīmē, ka šī nedēļas nogala būs patiesi lustīga. Un tas vēl nav viss. Valmieras novadā par tradīciju ir kļuvis svinīgais pasākums Gada zelta pāris. Tajā pašvaldība godina pārus, kuri svin zelta kāza jubileju, laulībā nodzīvoti 50 gadi un kuri ir deklarēti Valmieras novadā nemazāk kā 1 gadu. 2025. gada zelta pāri tiks suminēti šī gada 6. decembrī. Lai pieteiktos dalībai pasākumā, aicinām pārus pieteikties līdz 7. novembrim, sazinoties ar Valmieras novada dzimtsarakstu nodaļu. Lai krāsains rudens Valmieras novadā!